varbūt varu nākamo jautājumu prasīt, kas bija saistībā tieši ar tā komdomēni, jo nav noslēpums, ka sporta centrs pārgājis komdomēnu, arī citiem patīk to izdarīt. Kas ir tieši tās priekšrocības komdomēnam? Tas ir tā taisnība, ka tas it kā apiet Latvijas likumdošanu un aktuālos noteikumus. Nu, ir tā, jā, kāpēc tu pieminēji sporta centru. Sporta centrā mēs redzam arī, teiksim, azartspēļu reklāmas. Un, protams, kad bija LV domēns un serveri atrodas Latvijā, tad nav jautājumu. Latvijas likumdošana aizliedz reklamēt azartspēles. Piemēram, jā, tur kazino azartspēles, tas tā ir. Un to uzrauga, ja nemaldos, azartspēļu un izložu inspekcija. Teiksim, jā. Nu, tas ir, teiksim, pa tādu industriju. Noteikti, ka vēl ir industrijas, es tagad nepateikšu visu, un tas nav mērķis, bet ar to jārēķinās, kad ir jāzina likumdošana, ko drīkst reklamēt, ko nedrīkst. Tas var atteikties arī pret tādām industrijām kā pornogrāfija, ja, vai, teiksim, kur jāievēro kaut kādi noteikumi, vai tās var būt kaut kādi medikamenti, ja, šāda nozara, tas viss ir jāsaprot, jāzina. Principā tā nozara, kur tu izvēlēsi, kur tu strādā kā filēts, kā partners, tev būtu jāizzondē Latvijas likumdošana un jāsaprot, ko var, ko nevar. Un tieši azartspēļu gadījumā ir tā. Un com domēns, tas vairs nav Latvijas domēns, un ja hostings ir, ja arī uz serveris nav izvietots uz Latvijas serveriem, tā vairs arī tad nav Latvijas lapa. Jā. Un līdz ar to sanāk, jā, ka tā likumdošana tiek apieta. Es esmu dzirdējis, ka arī šo meklē tagad instruments, kā arī šo apkarot, jā. Jo, lai arī tas neiziet cauri, es nezinu, iespējams nonāks līdz tam, kad arī skatīsies, kādā valodā lapa ir, jā. Un pēc tā piešķirs to, kam viņi... Vai nu vēl vienkārši atvainās sadzīt patiesos īpašniekus? Jā, tad skatīsies pēc īpašnieku kaut kāds, kur viņš atrodas, jā, kur viņš dzīvo, kuriem ir kaut kāda deklarēta adrese vai kas. Jā, kaut kāda reģistri varētu būt iesaistīta un tam līdzīgi, bet šobrīd tas tā ir, jā, kad it kā izdarot šo vienkāršo darbību var apiet likumdošanu. Protams, tad katram jāizdara pašam, vai viņš to grib vai negrib, jā, un kāds tur var būt seks, un pašam tad ir jāsaprot tas, vai kaut ko tiek riskēts vai nē. Acīm redzot, sporta centrs, teiksim, zin, ko viņi dara, jā. Un viņi to dara. Līdz ar to, teiksim, tas no tāda aspekta, saturiskā aspekta, bet tev bija arī tāds jautājums, teiksim, par vispār kopā, teiksim, vai ir kaut kāda atšķirība, kur hostēt vai Latvijā vai ārpus Latvijas? Redz tālāk, tur jautājumi arī par SEO, Igor, ko tu turēsi no Latvijā pastāstīt? Jā, apmeklētāju plūsmas aspekti, jā. Apmeklētāju plūsmas aspekti te es redzu tikai vienu. Apmeklētājs, kas atnāk uz com vai LV lapu, kā viņš varētu uztvērt to saturu? Es teikšu godīgi, manuprāt, mēs neesam precīzi mērījumus veikuši, bet es no pieredzi, balstoties uz pieredzi, jā, kas man pašam ir. Es uzskatu, es turos pie pārliecības, ka com lapa, ka LV domēns nostrādā uz apmeklētāju mazliet labāk pārliecinošāk. Jo viņš saista to, kad ir Latvijas projekti. Tas, ko es tikko stāstīju, to jau arī daudz zina. Ja? Daudz apmeklētāji apzinās, ka ar com domēnu, kas hostējās mājaslapā kaut kur citur, var apiet daudz likumdošanas punktus. Līdz ar to tie apmeklētāji, kas to zina, pilnīgi noteikti com, tā kā mēs, piemēram, profesionāli kretīni, ja? Mēs pilnīgi noteikti zinām, ja ir com lapa, tad jau tur kaut kas var būt, jau, ja? Kaut kāds uzmetiens vai kaut kāda sistēma vai schēma, ja? Vai tur kaut kāds tīkls atkal, vai kaut kas tāds, kaut kāds apčakarējums, ja? Rupi sakot. Bet no otras puses, teiksim, mēs atveram tagad LV, ja? Vai com, pēc kaut kāda satura pēc tā izvietojuma, pēc apmeklētāja, citu apmeklētāju uzvedības jau tikai var spriest par to, cik kvalitatīvs, un tas neko nemaina. Com vai LV, mums tāpat, teiksim, ir klients, kas tirgo dabisko kosmētiku, jā, viņiem ir com lapa, starptautisks biznes, atirance, teiksim, .com. Go.com. Mūsu pašu go.af ir com, jā. Tāpēc, jo nākotnes plāni ir, protams, to diezgan. Jā, un teiksim, valodas ir mapēs, mums LV iet caur com/LV arī, jā. Kāpēc mēs tur, lai neapietu nodokļus vai kaut ko tādu? Mēs maksājam visu nodokļus par partneriem iedzīvotāju ienākumu nodokļu un visu cits nodokļus mēs maksājam. Tas absolūti nav apiet, bet tas ir tas mūsu, kā mēs izvēlējamies to ceļu iet ar go filēt, jā. Un tikai un vienīgi tāpēc, jā. Un mēs šajā gadījumā, teiksim,
Mēs arī sev pozicionējam tā, ka mēs nākotnē gribam iet starptautiski un uzskatām, ka tas nevar nekādīgi ietekmēt arī to lietotāju uzticību. Un pie tam mums vēl arī GoAFLV, arī, vai ne, ko ievadot cilvēks nokļūst uz to kontu. Okay, jā, bet